Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, mēs nemaz nevaram balsot par šo likumu. Viņš ir jāizņem no darba kārtības, jo, piemēram, šī pantā ir atsauce uz ekonomiskās ilgtspējas likumu, ko mēs nemaz neesam pieņēmuši. Līdz ar to, kā var pieņemt likumu, atsaucoties uz otru likumu, kas vispār vēl nav pieņemts. Otrs, ir daudz nopietnākas lietas. Siliņas valdībai bija pietiekami daudz laika, lai 2 gados pierādītu Eiropas komisijai, ka tās valsts, kas atrodas zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa, nedrīkst tikt iesaistīts šajā pseido kampaņā par klimata sasilšanu un maksāt kaut kādas paaugstinātas cenas par degvielu un visu pārējo. Viskomiskākais ir, ka Eiropas Savienība jau faktiski stagnē kaut kādu 5. gadu pēc kārtas, jo sākumā bija izdomāts, ka Kirsteina kungs, lūdzu par priekšlikumu. Jā, es ar šo priekšlikumu runāju, mēs nevaram balsot. Pēc tam tika izdomāts dažādi iemesli, bet ja situācija ir tāda, ka pasaules ekonomikā Britu valstis ir 40% ražo no IKP pēc pirktspējas, un G7 valsts tikai 28%, no kuriem Amerikas Savienotās valsts ir lielākā IKP ražotāja. Amerikas Savienotās valstīs, kas ir mūsu partneris, federālā līmenī nenotiek nekāda regulācija attiecībā uz izmešu kvotām. Tad, ko tad mēs gribam darīt šeit? Mēs runājam par ekonomisko ilgtspēju, kas jau ir pats komisks nosaukums likumam, kurš pilnībā piebeidz gan Latvijas dzīves līmeni, gan ekonomiku. Mēs šorīt dzirdējām, ka mums jau ir pierobežu pagasti novērst tik tālu, ka autobusi tur iet vienreiz nedēļā. Pēc degvielas cenu paaugstināšanas šie autobusi kursēs vienreiz mēnesī. Ir zīmīgi, es paskatījos, ka tieši pirms 20 gadiem notika viena no lielākajām nodevībām Latvijas vēsturē. Krievija pieprasīja bez ierunām ratificēt robežu līgumu, de jure pieprasot sev abreni. Ja? Un tieši pēc 20 gadiem mēs turpinām Latvijas nodevību ar ekonomisku likumu, kas pilnīgā pārtrauc jebkādu ekonomisku attīstību. 20 gadu vēl jubilejas pateikšu. Visa šī blēdība sākās ar Ala Goru slaveno paziņojumu. Ja kāds grib, es varu parādīt, man patīk fotografija, kur viņš stāv pie Floridas kartes un rāda, ka pēc 20 gadiem, tātad šogad, sniegs un zemeslodes izzudīs, un Florida šajā kartē un puse Ņujorkas bija aplūdusi. Ja? Tātad kas ir noticis? Mēs atsaucamies arī gan šajā likumā, gan ilgtspējas likumā uz kaut kādām kvotām, kuras būs zinātniski pamatotas. Piedodiet, kurš Latvijā izstrādājis ir šīs kvotas un aprēķina metodoloģiju, kādā veidā visi šie zinātnieki, kas stāstīja pirms pārdesmit gadiem, ka būs sasalšana, pēc tam viņi stāstīja, ka izzudīs sniegs pēc 20 gadiem, tie laikam ir tie paši, kas pamato Eiropas komisiju arī visu šīs kvotas. Ekonomika sabrūk. Mēs tikko dzirdējām, ka Stellantis autorūpnīca slēdz 5 rūpnīcas Spānijā, Francijā, Vācijā un pat Polijā. Volkswagens paziņo par 35,000 strādnieku atlaišanu. Un vēlreiz es gribētu uzprasīt šī likuma autoriem, lai nāk un izskaidro. Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, jūs sakiet, jārunā par lietu, un tad nāk un izskaidro, kādas izmešu kvotas, piemēram, var būt, ja notiek kaut kāda kara darbība, kurā mēs netieši esam iejaukti. Mēs tikko dzirdējām, ka Rheinmetalls būvēs Latvijā rūpnīcu un ražos bruņojumu. Tad tiks uzliktas kvotas tērauda ražošanai, kas ir lielākie oglekļa izmešu radītāji. Tērauds, cements, transports, fosilā degviela. Ja? Tad vai mēs ražosim šeit Latvijā un mēs seksim un maksāsim šīs izmešu kvotas par lādiņiem, kas ir vajadzīgi, piemēram, Ukrainai 2 miljoni gadā, un Krievija varbūt vispār tur 10 miljonus gadā patērē. Jeb mēs dosim Ukraiņiem, un viņi mums samaksās par šīm izmešu kvotām. Ir kāda skaidrība, ja mēs vispār nemaksāsim, būs kaut kāda atsevišķa likuma, piemēram, bruņojumam nebūs šīs izmešu kvotas, kaut kam būs, kas notiks ar tām patrijām, ar bruņu mašīnām un tā tālāk. Ja? Viss šis likums ir bezjēdzīgs no sākuma līdz galam. Mēs nopietnām sejām nāk cilvēki un stāsta. Ja? Ar tādiem dīvainiem teicieniem, teiksim, kā tiek zinātniski pamatots, vai man patika vārdi mums iedalītas. Ja? Dzimcilvēkiem iedalīja kvotas, un mēs lūksimies tur lielākas, mazākas, un tālāk pat ir absolūti neētiski aprakstīts, kā notiek ar kvotu tirdzniecību. Paskatieties tālāk. Bezmaksas kvotu tirdzniecība. Ja? Tātad nabagi pārdod savu kvotu bagātājiem, kuri turpinās piesārņot, jo kvotu tirdzniecība jau nesamazina izmešu ražošanu. Šis neētisks, absolūti dzimbūšanas, atcelšanas pretējs likums, ko mēs gribam šeit ieviest, un mums pat nav kauna. Ja?
Līdz ar to mums vajadzētu sākt pilnīgi pretējā kārtībā. Un pēdējais teikums cienījamā Saeimas priekšsēdētāja par procedūru. Pirmā procedūra ir Siliņas valdības atkāpšanās, jo šai valdībai tiešām bija pietiekami 2 gadi, lai viņa vienotos ar Eiropas komisiju, lai bagātās valstis sāk tērauda ražotāji, visādi, teiksim, naftas ieguvēji, lai viņi sāk tās kvotas maksāt, jā. Nekas nav izdarīts. Šī pielīšana, nepārtraukta zemošanās, jā, ir jāizbeidz. Pēc tam bija jābalso par šo likumu izņemšanu, pēc tam komisijās bija jāuzklausa. Komisijās bija jāuzklausa likuma autori, lai nāk un paskaidro, kā tad tos izvērš apvērtnes bruņojumam. Jā, un tikai tad mēs varam strādāt.